Mums seksa nebija nekāda, vienkārši mēs dzīvojam kopā. Mīlestība bija tāda, kad nedod Dievs kāds nostīs, nekāds ielīdīs pa vidu, ja? Turklāt man vecais bija ļoti bagāts, un kad man bija vecais, vairāk viņa nav. Viņa fāteris, Rolva Andra, un viņš bija vēl bišķiņ bagātāks par mani. Tā meitene, viņa bija no modeļa aģentūras, viņas māte, aģente no modeļa aģentūra. Meitiņa, saprot, no 11 gadu vecuma izskatījās tāda, ka viņai būtu jau 18. Un viņa pārdeva viņu kā dzīvu lelli. Izrādās, ka bija tik bagāts. Tas Rovalds tomēr pirmais bija. Ziemassvētku pavadīja kopā ar mani ģimeni, kopā ar viņas mācu un tā tālāk. Viņai piederēja Liepājā tas privātais autobusu servis, kas tā kā minibusiņi, kas cilvēks apkārt. Labs biznes, bagāts sieviete. Un tad, kad mans fāters pateica, ka biznes iet uz bankrotu, viņa savu meitu atdeva tam manam draugam, tam Andrim Rolovam. Vienkārši atdeva. Es gan iznostu. Runāju telefonu. Tu man pazudi. Jā, labāk, jā. Nu. Bet tas jau bija sen. Nu, nedrīkst, ka pati, blēd, vēl joprojām tusē Krieviem. Nē, to es vēl neredzēju. Blēd. Es nezinu, kā tu jūties pret Patīciju, bet man ļoti patīk Pate. Jā, tur jau tā lieta. Iepriekš, atceries vecīt, iepriekš kā mēs sarunājamies, kad viņa bija tīne maziņa, ja? Tad viņa bija ļoti sakarīga. Tad viņa nezīmējās tur ar pupiem un nezīmējās tur savu augumu.
Viņa bija tāda maziņa un mīļa. Pareizi. Kāds viņa vienkārši. Kāds viņa izmanto. Viņa tagad izskatās pēc padauzes. Nē, baigi skumi to teikt. Nē, mēs jau nezinām, klausies, vecīt. Vai tu zini reāli, kas tur īsti notiek? Nē. Es jau nezinu. Varbūt tā ir tikai spēle vai rotaļa. Varbūt tās viņi tikai izmanto tos džekus. Nu. Jūze? Nu, nedīvs, blēd. Tas baigi nesmūk. Piektdien aiziet un svētdien skaidrā pamostās. Kur pārējās dienas? Elizabete, tāpat, ko es zinu, Elizabete, Ilze viņai vārds. Nezinu. Nezinu tādu. Vot šitā. Blēd, klausies. Patricijai, patei, ir tikai 17 gadi. Ok, viņas vecāki ir bagāti. Viņa negrib dzīvot ar vecākiem kopā. Viņa grib pierādīt, ķipā, ka viņai pieder savā dzīve. Kopš 16 gadiem. Pagāja, tad, kad mēs 13 gadu, viņai bija tikai 13, jā? Tas bija 4 gadu apakaļ. Tas bija 4 gadu apakaļ. Mēs bijām visi idioti. Tu ieskaitot, tu, es, pate, tad tur bija Ksenija tikko parādījās, un bija tad vēl Linda, Laura, tad bija Mareks, kas tur vēl bija? Ingars, Mareks, Dainis, tad vēl bija viņa stulbi iesauka. Tas, kas plātījās, es varu visu, jūs nevarat neko. Dainis, neatceros. Nu, labi, ok, kāda atšķirība, neatceros. Tā kompānija, kas bija pašā sākumā, ieskaitot tevi, ja? Tas bija pirms 4 gadiem. Tas pats sākums.